Labdien visiem! Nedēļas nogale un ģenerāļa noslēpumi ir klāti. Šodien man tēma būs pasaules notikums, kāds noslēpums, bet tieši kas notika apmēram 50 gadus atpakaļ. 50 gadus atpakaļ jau drīz būs pēc 2 gadiem jubileja, kā Vēfiņš iekļuva augstākajā līgā, un tas bija liels nozīmīgs basketbols notikums. Arī atstāja lielu iespaidu uz tālāko basketbola vēsturi kopumā. Bet es nestāstīšu par to 107. gadu, bet stāstīšu, kā veiksmīgais treneris Armāns Krauliņš pēc 3 gadiem tika noņemts no galvenā amata. Un sākās viss ar to, ka pēc šīm 3 sezonām viņš bija iekarojis Aleksandru Gomeļa sirdi un tika nozīmēts kā galvenais otrās PSRS izlases treneris. Nu, un viņš aizbrauca pirms sezonas 80, 81 ilgu laiku, ņēmās ar izlasi un atbrauca nedēļu pirms šīm čempionātu. Un komanda iesāka ar 1-11. Nu, un mūsu liktenis bija atkal nokļūt pirmajā līgā. Bet tad notika kaut kas īpašs. Sabuntojās 3 spēlētāji, manā personā, Juris Visockis, kas ir Jumovs, šobrīd izdevēja boss, un tā laika partijas partorgs Vils Kristopāns. Nu, un katrā gadījumā Krauliņa pusē bija sporta komiteja, sporta biedrība Daugava un arī lielā rūpnīca. Nu, un skaidrs un gaišs, kad viņi pateica, ne, Krauliņam ir jāpaliek. Bet galīgo lēmumu izrādās pieņēma tā laika VF sporta kluba priekšsēdētājs Jevgeņijs Kisels, kas ir slavens ar to, ka viņš bobsleju uzcēla. Un pēc viņa teiktā, viņam ir 86 gadi, un viņš šobrīd ir labā sportiskā formā. Un viņš teica tā, nu es ilgi izliku uz lapas plus un mīnus Krauliņu pateicu. Nē, viņš ir īstermiņa treneris. Un atrada vienu lietu, kāpēc Armāns Krauliņš uzrakstīja atlūgumu. Un jūs zināt kādu? Tikai tāpēc, ka viņi savā laikā bija iedot automašīnu Volgu, bet tad neviens nebrauca ar viņu, bet vienkārši pārdeva. Es ar to kādreiz darīju. Nevis pārdevu, bet es ieguvu kaut kādas naudas līdzekļus. Nu, un to bija atklājuši, un Armandam Krauliņam pateica, ja tu neuzrakstīsi iesniegumu par aiziešanu no VF galvenā trenera amata, tad mēs šo informāciju palaidīsim. Armands Krauliņš uzrakstīja. Nu, un tajā sezonā, ja jums būs ļoti interesanti uzzināt, kā mēs tur noturējāmies, ar kādiem līdzekļiem, tas būs ļoti interesanti. Un, ja jums patīk, tad liekat laikus, piesakojiet manam kanālam un iedodiet arī kādus padomus, kādas tēmas jūs interesē. Jums ir šādi vēsturiski fakti, kas kādreiz ir noticis. Lūdzu, rakstiet. Paldies un čau līdz nākamajai nedēļai.